Ar mērķi saglabāt pagasta skolu Madonas rajona Liezēras pagastā nolemts veikt reformu pagasta izglītības iestāžu ietvaros. Pārmaiņu pamatā ir vietējās pamatskolas un pirmskolas izglītības iestādes apvienošana. Liezēras pamatskolā šobrīd mācās 96 skolēni. Pašlaik tiek paredzēts, ka skolēnu skaitam skolā jābūt virs 102. Tāpēc, domājot par savas skolas turpmāko pastāvēšanu, skolas vadība sadarbībā ar pašvaldību ir radusi risinājumu, īstenojot pagasta izglītības iestāžu optimizācijas plānu. Pirmais iegūms jau ir tas, ka mums ir lielāks skolēnu skaits, jo 5-gadīgie, 6-gadīgie skolēni tad tiek pieskaitīti skolēnu skaitam, un pēc šī projekta nauda seko skolēnam, lielāks ir arī šīs izglītības iestādes finansējums. Iegūms noteikti arī tas, ka ja ir viena izglītības iestāde, arī budžets ir viens, un līdz ar to tas ir tā ekonomiskāk noteikti. Apvienošanās rezultātā tiks panākta budžeta izmaksu samazināšanās, jo uzturēt vienu kopīgu iestādi nekā divas atsevišķas ir ekonomiski izdevīgāk. Bet, lai papildus piesaistītu skolēnus, līdztekus jau esošajām diennakts grupiņām bērnu dārzā, jau uzsākts internāta telpu remonts skolas vajadzībām. Kaut Madonas novadā esam it kā nomalē, un arī tas centrs mums tā tālāk, un skolai noteikti būtu jābūt. Meklējam risinājumus, mums galvenais būtu jādomā par bērnu, un tā izglītības politika, kas šobrīd ir valstī, liekas tāda varbūt neapdomīga, nepārdomāta, jo daudz ir tādi sasteigti lēmumi. Un šobrīd tieši tā neziņa ir tā, kas mums varbūt traucē tā mierīgi un līdzsvaroti strādāt. Lai dzīve pagastos neapstātos arī pēc novadu reformas, liezērieši jau tagad meklē risinājumus, kā atvieglot pašvaldības budžetu, aktīvi piesaistot projektu līdzekļus un racionāli pieņemot lēmumus par pagasta iestāžu darbību. Jebkura reforma nāk ar grūtībām. Tāpat kā novadu reforma nāk ar grūtībām, tā šitā nāk ar grūtībām. Un, lai tiktu saglabāta tā skola vēl, kas ir vienīgā, teiksim, pagastā un lielākā darba vietas gan cilvēkiem, un tad arī līdz ar to skolēnie ir, tad ir arī kultūra. Bet no tā necietīs ne darbinieki, ne audzinātājs, ne auklītes. Tur izmaiņas varētu būt vadībā un saimniecības daļā. Skolas vadība uzskata, ka pastāvēs tikai tas, kurš būs gatavs pārmaiņām, tāpēc pagastā paši ir nolēmuši būt par šo pārmaiņu noteicējiem.